Agijas! Līdzi seko Istoka, Ukraiņu kultūras centrs Džerelo, rokdarbnieku klubs Salta rokas. Un aiz biedrībām seko Jelgavas Adolfa Alunāda teātris, kuri, skatos, arī pats Sprīdītis dodas teātra rindās. Sprīdītis ir izceļojies pa dažādām pasaules malām un sapratis, ka vislabāk ir atgriezties mūsu laimes zemē mājās. Kopā ar viņiem dodās arī teātra studija Čaika un teātra direktors Arvīts Matisons. Skatos Vēja mātes, Meža māte, Ļutausi sakūstīs un vadītāja Agija Vizika. Es atvainojos, vokālais ansamblis. Protams, kā tad bez kamerkora Mītavā. Īpašu un dižu danci vestmāk deju kolektīvs Diž dancis un vadītāja Aldas Krastiņa un Guna Trukšāne. Bet šoreiz tautas deju ansamblis Laipa ir uz riteņiem un vadītāja Marīte Skrindā. Dažādiem instrumentiem. Īpaši kompetenci Jelgavā esot Jelgavas patiesībā Zemgales kompetenču centrs. Un, protams, viskompetentākā no visiem kompetenču centrā ir Sarmīte Vīksne, šī kompetenču centra vadītājā. Priecīgus svētkus! Kam seko Rīgas 6. vidusskolas puteju orķestris, kuru varēsiet dzirdēt gan šodien, gan rīt dažādos koncertos. Mūsu nākamā paudze, mazie jelgavnieki. Priecīgus jums svētkus! Lai no jūsu vārpām izaug milzu druvas. Vienmēr kā pasakā, ir dzīvošana pirkslīdības iestādē pasāciņā. Švilpt, ribināt kājas, plaudēt un sagaidīt. Jelgavas ledus sporta skolas, kas iegūst nedaudz savādākus nopelnus uz ledus, sākot no maza līdz pat lielam, kuri nākotnē nesīs Latvijas vārdu tālu aiz pasaules robežām. Protams, arī lielos futbolistus no futbola kluba Jelgavā. Jelgavas speciālai peldēšanas skolai Zemgales ziņas, kuri arī šoreiz ir paņēmuši lāptas, lai raktu. Protams, arī
jebkura punkta Jelgavā no A uz B rūpējās, lai jūs nokļūtu Jelgavas autobusu parks, kas šodien ir izvēlējies īpašu transporta līdzekli. Un, protams, kā es tikko pieminēju, ka veidots Jelgavā, tas ir veidots Amoplant uzņēmumā. Priecīgus svētkus arī viesnīcas vadībai. Priecīgus svētkus! Priecīgus svētkus! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu! Pat esmu iepriekš piedalījusies, jau sākot no skolas gadiem ar deju kolektīvu un tā, bet patiesībā skatīties ir interesantāk, jo tad, kad iet gājienā, protams, ir emocijas un viss, bet skatoties var redzēt atkal pilnīgi visus, kas iet gājienā, un patiesībā man ļoti patīk skatīties, tāpēc es negāju ar Cēles LV, varbūt kā ar bērniem, bet skatījos. Pelīte Pīkstīte. Es pārstāvu bērnus un viņu vecākus. Visi iedzīvotāji iesaistās un arī skatītāji ir daudz tā interesanti īstenībā. Nekad nebija redzējis arī visu gājienu tā pilnībā. Bija pati kādreiz gājusi gājienā un to visu nekad nevarēja redzēt. Es šogad pirmo reizi redzēju visu. Man jau ļoti patika šogad ir īpaši, tad, kad orķestris vēl bija salikts pa dažādiem punktiem, tas vispār bija ideāli. Jo agrāk tā nebija, bet tagad ļoti labi padomājuši viņi ir par to. Tiešām. Ko jūs darījāt? Es gāju kopā ar savu skolu pirmo ģimnāziju un tagad strādāju kā brīvprātīgā, dalu balonus mazajiem bērniem. Jā, tā. Kādam jābūt pilsētas patriotam? Strādājošam Jelgavā, dejojošam Jelgavā, mācamies Jelgavā, dzīvojam. Un tādam, kuram nav ne tikai kauns iznākt svētkos uz ielas, bet viņam nav kauns pacelt papīru darba dienā, nepaiet garām. Un tāds, kurš lepojas Ikdienas un noteikti lepojās ar savu pilsētu. Pašai pilsētai daudz jaunus jelgavniekus, lai mūsu pilsēta tikai aug un aug un kļūst arvien labāk.